Nu tā, jaunieši, esam pie nākošā ūdens krituma. Jāsaka, nokāpšana pie viņa nav diezko patīkama, jo, pirmkārt, te tādas diezgan stāvs krasts. Kā mēs varam šeit redzēt, dubļains, mitrs. Līdz ar to, ja tu vēl neesi, tā teikt, neturies īpaši labi uz savām divām kājām, tad tomēr neliela slodzīte visām piedod, tāpēc es tur lejā nekāpšu. Te viņi var apstīties pa gabalu, tāds viņš izskatās. Šis ūdenskritums, kurš sastāv no 3 kaskādēm, 2 kaskādīs zemākās ir augstāk. Viņas nav īpaši izteikts, bet šī pati augstākā 2,5 metrus augstumā tādā slīpā veidā smuki tā teikt krīt un veidot šādu jauku ūdenskritumu. Nu, tas, kas ir nepatīkami, man ir nepatīk tas lielais zars, kas iekrits no augšas viņā tieši pa vidu iekšā, bet, nu, iet tur klāt un mēģināt viņu izvilkt, nu, es to noteikti tagad nedarīšu, jo tur, kur ūdenskritums krīt tā kā gāžas lejā, tur viņš izdaudzīs tā diezgan padziļu bedri, nu, un tur ar maniem apaviem klāt tur netiek, tad tur ir vai nu jāvelk apavu nost, vai kaut kāds zvejnieks zābaks jāņem. Nu, lūk, šis ir tā teikt kārtējs, nu jau 3. ūdenskritums no šī ūdenskrituma braucienā. Šī vietā es arī beigšu. Mēs dodamies tālāk, Tallinas virzienā.